12. nodaļa – kvantu maiņas, nodoma māksla. Dievu var sasniegt nevis kaut ko pievienojot dvēselē, bet gan atņemot no tās. Maiter Eiksharta. Ja ievērojot manus ieteikumus, jūs pavadījāt diezgan daudz laika, gozējoties mīlošajās eifosajūtas apskāvienos. Reizēm par jūsu prātu un ķermeni nolaidās visdziļākais miers, un dažreiz jūs iespējams jutāties tā, it kā jūs būtu dziļā miegā, lai gan jūsu prāts bija nomodā. Ilgstoša sēdēšana ar eifosajūtu rada dziļu, iekšēju nomodu. Tas nāk ātri un dabiski. Pietiek tikai veikt kvantu maiņu ar aizvērtām acīm. Šo iekšējā nomoda stāvokli nevar izraisīt ar nolūku. Atgādinājumam nemēģiniet radīt šo neapzināto pilnīga miera stāvokli nekādā veidā. Veicot kvantu maiņu, sēžot ar aizvērtām acīm, pārliecinieties, ka nemēģināt to izraisīt un pat neparedzat stāvokli, kas pienāks vēlāk. Tas ir svarīgi, tāpēc ņemiet vērā, jūs koncentrējaties tikai uz eifosajūtas apziņu. Es atkārtoju vēlreiz, jūs koncentrējaties tikai uz eifosajūtas apziņu apzināšanos. Patiesībā koncentrēties šajā gadījumā ir pārāk spēcīgs vārds. Pārēja no domām uz eifosajūtu ir drīzāk nodoms vai impulss, nevis fokus. Ja jūs neapzināties eifosajūtu, tad impulss piedzīvot šo sajūtu viegli to atgriezīs jūsu apziņā. Ja nav eifosajūtas, tad tev vai nu ir domas vai nav. Ja ir domas, tās visticamāk ir ļoti klusas un neskaidras, laiski nāk un iet. Kad pamanīsi, ka ir domas, pamanīsi arī, ka piedzīvo patīkamu sajūtu. Šajā brīdī tu ļoti maigi pievērs uzmanību šai patīkamai sajūtai. Redzi, jūs vienkārši viegli pārslēdzat savu apziņu no domām uz eifosajūtu. Mazākais impulss un jūs jau apzināties eifosajūtu. Darīsim tā, padomājiet par mašīnu, tagad padomājiet par māju, un tagad par ziedu. Ievērojiet, cik dabiski un viegli jūsu prāts pāriet no vienas domas uz otru. Es to saku, lai jūs saprastu, cik viegli jūs pāriet uz eifosajūtas apziņu. Un tas arī viss. Jums vienkārši jāļauj sev iedomāties par eifosajūtas apzināšanos. Ja jums nebūs nekādu domu, kas ir tīras apziņas nepieredzēt, jūs to neuzzināsiet. Kamēr nesāksiet no jauna domāt vai neapzināsieties eifosajūtu. Jebkurā gadījumā jūs jau zināt, kā rīkoties, viegli apzināties eifosajūtu. Ir vēl viena iespēja apzināties eifosajūtu. Šī ir ļoti smalka eifosajūtas uztvere. To sauc par tīru eifosajūtu. Šo stāvokli raksturo domu neesamības apziņa. Taču to nevajadzētu jaukt ar tīru apziņu. Kad jūs piedzīvojat tīru apziņu, jūs tajā brīdī to neapzināties. Tas ir pieredzes trūkums. Jūs uzzināsiet, ka bijāt tīras apziņas stāvoklī pēc tam, kad izkļūsiet no tā un jūsu prāts atkal sāks domāt. Jūs to uztverat kā plaisu starp domām bezpieredzes periodā. Tīra eifosajūta ir visskaistākā apziņa, ko vien varat piedzīvot. Tā ir tīras apziņas, eifosajūtas uztvere vienlaikus. Tīra eifosajūta nozīmē, ka jūs uztverat eifosajūtu pirms tas tiek atspoguļots jūsu prātā kā jebkādas sajūtas, piemēram, miera vai svētlaimes veidā. Es to pieminu tikai tāpēc, ka jūs varat sajaukt ar tīras apziņas stāvokli, kurā nav domu. Jūs varat atšķirt tīro eifosajūtu no tīras apzināšanās, jo jūs to apzināties brīdī, kad to piedzīvojat. Tu zini, ka apzinies, bet apzinies neko. Tīra eifosajūta. Saprotiet, ka jūs apzināties neko brīdī, kad piedzīvojat šo sajūtu. Tīra apzināšanās.
neapzināties, kamēr nesāc atkal domāt un saproti, ka tā ir telpa starp domām. Lai kāda būtu jūsu pieredze, tas nav mērķis. Kad jums ir tīra eifos sajūta, jums nav mērķu, tikai novērojiet to, kas atspoguļojas jūsu prātā. Tam, ko mēs šobrīd darām, nav nozīmes. Tam, vai jūs apzināties domas, eifos sajūtu vai tīru apziņu. Jūsu darbība paliek nemainīga, bezskaislīga, brīnišķīgā radīšanas mehānisma vērošana, kas atklājas tīrā eifos sajūtas ekrānā. Cilvēki, kuri spēj radīt brīnumus un materializēt lietas no nekā, dara to no tīras eifos sajūtas līmeņa. Kristus radīja no šī līmeņa, kad viņš darīja savus brīnumus, kad viņš ūdeni pārvērta vīnā un radīja zivis un maizi. Viņa nodomi izrietēja tieši no dabas radošā spēka pamata pilnīgas apziņas. Ja no tīra eifos sajūtas nāk nodoms, tas ir kā turēt magnētu tuvu dzelzs skaidiņām, kas izkaisītas uz papīra. Ja magnēts tiek pietuvināts metāla skaidiņām, tās sāk kustēties šķietam haotiski, bet tiklīdz magnēts pieskaras loksnei no aizmuguras, metāla skaidas sarindojas pilnīgā kārtībā, jo tuvāk magnēts tuvojas, jo sakārtotāk uzvedas metāla skaidiņas. Jo spēcīgāk cilvēkā tiks nostiprināta tīra eifos sajūtas apziņa, jo sakārtotāk sāks kļūt viņa dzīve. Pat ja šķiet, ka dominē hauss, tā ir tikai dzelzs skaidiņu deja magnēta priekšā. Tīrā eifos sajūtā ātri sāk iezīmēties pilnības uztvere, piešķirot jēgu notikumiem un parādībām, kas citādi šķiet pilnīgi haotiskas. Tīra eifos sajūta ir pati tīrākā un izsmalcinātākā uztvere. Tajā nav nekādu izkropļojumu, neviens ego neiznīcina šī tīrības impulsa smalko izpausmi. Parastā apziņā mūsu domas ir kā viļņi, kas triecas pret akmeņainiem realitātes krastiem un sabrūk hausa un kritikas šļakatās zem valdošo cēloņu un seku vēju brāzmām. Jūsu prāta dziļākajā līmenī šāds konflikts nevar pastāvēt, tāpēc vienmēr, kad jums ir doma vai vēlme, tā nekavējoties piepildīsies. Šī ir visbrīnišķīgākā lieta. Piedzīvojot tīro eifos sajūtu, jūs varat iegūt visu, ko vēlaties. Piemēram, ja jums ir impulss nogaršot ābolu, kad jūs apzināties tīru eifos sajūtu, jūsu prāts nekavējoties iztēlojas ābolu, uz kuru visas jūsu sajūtas spilgti reaģē. Šajā līmenī jūs varat pilnībā izjust ābolu, pat pilnīgāk nekā tad, kad jūs ēdat īsto ābolu, atrodoties parastas apziņas stāvoklī. Ja tu ēd ābolu, būdams parastajā apziņā, tavs prāts ir kaut kur citur, un tu nepamani skaņu ar kādu mīza saplaisā zem zobiem, tu nejūti, kā sula izšļakstās uz lūpām un sulīguma garšas sajūtu. Saldskābais mīkstums liek jums baudīt vienu no lielākajiem priekiem uz zemes. Tā vietā jūs skaļi košļājat, runājat un norijat, un tad jūs tikko atceraties, ka vispār esat ēdis ābolu. Vai atceraties filmu projektora analoģiju, ko izmantoju iepriekš? Mēs teicām, ka eifos sajūta bija objektīvs un lēca filmu projektorā. Tīra gaisma, tīra apziņa iziet cauri objektīvam un tiek fokusēta uz filmu. Gaisma, kas iet cauri filmai, tiek projicēta uz ekrāna, kur tiek atskaņota jūsu dzīves filma. Tīra eifos sajūta ir eifos sajūtas apzināšanās tieši pirms gaisma iziet cauri filmai. Jebkādas domas, kas jums rodas brīdī, kad apzināties tīru eifos sajūtu, kļūst par filmas daļu, tiek ierakstītas filmas scenārijā un tiek projicētas uz dzīves ekrāna, lai ik viens to varētu redzēt. Šī ir brīnuma vieta. Tieši apzināšanās tīru eifos sajūtu līmenī padara jūs par jūsu dzīves radītāju.
Pareizāk sakot, jūs kļūstat par galveno liecinieku brīvu no ego vēlmēm. Šeit jūs vienlaikus esat gan radītājs, gan radīšana, gan neierobežotā apziņa, gan iekšēji, gan ārpus tā. Tieši no šī apziņas līmeņa jūs radāt brīnumus savā dzīvē. No tīra eifo sajūta līmeņa tu atlaidīsi raizes un satraukumu finansiālu grūtību dēļ, atbrīvosi sevi no dusmām un neusticības attiecībās un ieraudzīsi savu iekšējo spēku, kurš līdz šim atradās tava nevaldāmā prāta aplenkumā, troksnī un rūkoņā mētājoties ar bruģapkameņiem. Tieši no šī apbrīnojamā apziņas līmeņa visa dzīve tiek atjaunota katrā mirklī, katru dienu, un jūsu dzīve nav izņēmums. Radītāja radīšanas paradoks. Kad jūs piedzīvojat tīru eifo sajūtu, jūs esat gan radītājs, gan ārpus radīšanas. Es zinu, tas šķiet bezjēdzīgi. Mūsu prāts darbojas formu līmenī un nespēja aptvert bezformīgo. Mūsu prāts nekad nevar aptvert šo realitāti, bet mēs varam intuitīvi zināt, kas pārsniedz izpratni. Un tas rada paradoksu mūsu prātam, kā jūs varat vienlaiks būt neierobežota apziņa un domu un lietu ierobežots. Jūsu prāts stāsta vienīgo stāstu, ko tas zina, bet atcerieties, ka jūs neesat jūsu prāts. Jūs esat tīra apziņa, telpa starp domām, kas piepilda jūsu prātu. Ir tikai viens radījums, bet ja to uzskata indivīds, viss radītais tiek sašaurināts līdz indivīda uztverei un tiek uzskatīts par manu dzīvi. Tīra eifo sajūta paaugstina jūs neierobežotā novērotāja radītāja statusā, lai jūs varētu baudīt labāko no abām pasaulēm. Un šī ir ļoti svarīga atziņa. Ko nozīmē novērotājs radītājs? Tas nozīmē, ka jūs varat mainīt savu dzīvi, radīt to no jauna, bez nepieciešamības iet cauri nogurdinošiem savu domu un vēlmju attīrīšanas procesam, kas vienmēr pavada mēģinājumus vadīt savu dzīvi caur parasto apziņu. Tas nozīmē, ka jums vairs nav jāpieliek lielas pūles, lai gūtu panākumus. Tas nozīmē, ka jūs varat brīvi izbaudīt prieku, būt pilnībā cilvēkam. Ļoti drīz jūs apgūsiet kvantu maiņas nodomu tehnoloģiju, kā bez piepūles iegūt to, kas jums ir nepieciešams. Jūs uzzināsiet, kā gūt panākumus visos dzīves līmeņos, un kvantu maiņas nodoma skaistums ir tāds, ka jums nav jāsaprot nekas, par ko mēs tikko runājām. Runāšana un domāšana ir mūsu prāta funkcijas, kurām ir tendence pastāvīgi ar kaut ko nodarboties. Kvantu maiņas nodoms joprojām radīs jums brīnumus, pat ja jums nav ne jausmas, kā tas darbojas. Par laimi, jums nav jātic man uz vārda. Tas būs efektīvs pat tad, ja jūs tam neticat. Tikai dažas lapuses, un jūs redzēsiet pats. Kvantu maiņas nodoms ir atkārtojams, zinātniski pierādīts process, kas ir tik vienkāršs, ka jūs vienkārši nevarat ciest neveiksmi. Jūs pilnībā kontrolēsiet situāciju, kad kļūsiet par klusu liecinieku, nevis iesaistīsieties tajā, ko veidojat. Es zinu, ka tas šķiet pretrunīgi, bet tas nav svarīgi. Kvantu maiņas nodoms jums darbosies neatkarīgi no tā, ko domā jūsu prāts. Jums būs neierobežota kontrole pār savu dzīvi, kamēr vien tas, ko vēlaties izveidot, nevienam nekaitēs. Mēs visi dzīvojam pilnīgā cēloņu un seku likuma ietekmē, un mēģinājums to mainīt, liekot tam darboties sev, nekad nenes nekādu labumu. Ja tev ir kvantu maiņas nodoms, tad arī tu, tavi tuvinieki un citi cilvēki ir pasargāti no nepareizas domāšanas un kaitīgas rīcības. Piedzīvojot tīru eifo sajūtu, jūs nevienam nevarat nodarīt ļaunumu. Ja vēlaties kaut ko, kas atbilst dabas likumiem, jūs to saņemsiet. Tas ir tieši tā, un tas ir ļoti vienkārši. Bet pievērsiet uzmanību tam, ja vēlaties iegūt kaut ko, kas jums nav piemērots, viņi jums piedāvās kaut ko daudz vairāk.
kad mātes dabas bērni pamostas no ego uzspiestajiem ikdienas sapņiem, viņa piedāvā viņiem savas lielākās dāvanas. Viņa jūsu vārdā pāraudzīs cēloņu un seku likuma izstrādi. Veicot kvantumaiņas nodomu, jūs varat vēlēties velosipēdu, bet iegūt BMW. Viss, kas jums jādara, ir vēlēties un tad vienkārši sēdēt un sagaidīt. Kvantumaiņas nodoms sagatavos jūs saņemt piedāvāto bez pretestības. Kad jūs ļausiet dabiskai radīšanas plūsmai vadīt jūs tiksiet pie lielākiem panākumiem nekā jūs gaidāt. Un ja jūsu vēlmes īstenošanas rezultātā jūs sagaida nepatikšanas, jūs, protams, atteiksieties no apņemšanās kādai konkrētai idejai vai vēlmei saņemt noteiktu objektu. Citiem vārdiem sakot, atrodoties radīšanas centrā, jūs pirmais uzzināsiet, vai tas, ko vēlaties, jums nāks par labu vai nē. Jūs būsiet pirmais, kas dzirdēs maigus pārliecības vārdus, kas nāk no klusas vietas ārpus jūsu prāta. Tu būsi pirmais, kurš izbaudīs augļus, ko sniedz bez nosacījuma pieņemšana tam, kas tev ir dots, tieši tāds, kāds tas ir, nepieliekot tam nekādas pūles. Kvantumaiņas nodoms ir vissvarīgākā sastāvdaļa jebkurā darbā ar nodomu. Jo tālāk cilvēks attālinās no eifo sajūtas, cenšoties gūt panākumus, jo lielākas pūles viņam jāpieliek. Nodoma radīšanas procesam jābūt vienkāršam un vieglam. Īpaši tas attiecas uz gadījumiem, kad mēs izsakām savas vēlmes materiālajā plānā, jo tālāk jūs atrodaties no tīras eifo sajūtas, absolūtās organizējošās harmonijas, jo vairāk noteikumu jums būs jāievēro un jo vairāk detaļu būs jāatspoguļo jūsu nodoma formulējumā. Tradicionālais darbs saistīts ar nodomu var prasīt daudz pūļu, detaļu un atkārtojumu. Ja vēlaties jaunu māju, jums var lūgt to iztēlē uzbūvēt ķieģeļu pēc ķieģeļa līdz katra slēdža, kontaktlīzdas un durvju roktura krāsai un novietojumam. Saskaņā ar šo metodi, jo detalizētāk jūs vizualizējat savu māju, jo labāks attēls par to iespiedīsies jūsu prātā un jo lielāka iespēja, ka jums tā piederēs. Pati nodoma prakse var būt ieskauta ar daudziem noteikumiem. Jūs var mudināt radīt savu nodomu, kad esat labā garstāvoklī. Jums var arī lūgt izturēties pret savu mērķi tā, it kā jūs to jau būtu sasniedzis un atkārtot savu nodomu, cik bieži vien iespējams. Šīs metodes, kas ietver daudz atkārtojumu un smalkas detaļas, bieži darbojas, bet reti mūsu pieņemamā iemesla dēļ. Mēs zinām, ka tas ir tīru eifo sajūtu un neierobežotais organizatoriskais spēks, kas īsteno mūsu sapņus un piepilda mūsu dziļākās vēlmes. Kad prāts ir pārņemts ar nebeidzamām detaļām vai nepārtraukt atkārtošanu, tas dažreiz automātiski nonāk dziļākā miera stāvoklī. Prāts veic šo darbību, neskatoties uz tā pastāvīgo aizņemtību ar nodomu. Tādā veidā nodoms kļūst gandrīz par mantru, kas aizņem prātu, līdz tas kļūst izsmelts. Ja prāts ir pietiekami atpūties, tas noslīdēs uz klusāku, mierīgāku līmeni. Tur tiks izmesta sēkla, no kuras izaugs vēlmes realizācija. Ja prāts ir noguris, tas pametīs tēmu, lai meklētu interesantāku priekšmetu, ko mācīties, vai arī vienkārši aizmigs. Rezultātu iegūšanas ātrums un to sasniegšanas pakāpe ir atkarīgi no tā, cik dziļi nodoma sēkla ir iesakņojusies jūsu prāta klusajās vietās. Daži cilvēki no dabas vairāk tiecas piekļūt šiem klusajiem līmeņiem un var iesēt sēklas diezgan dziļi. No malas šķiet, ka šo cilvēku nodomi gandrīz vienmēr tiek realizēti. Ja nespējat nomierināt savu prātu, jūs iespējams darāt to pašu, ko dara veiksmīgie cilvēki, bet nesaņemat nekādus rezultātus. Tas var būt ļoti satraucoši un likt jums šaubīties, vai esat tā cienīgs, ko vēlaties. Par to vispār nav runa. Izgāzies nav nodoms, process un pat cilvēks.
Veiksmīgs nodoms balstās tikai uz vienu lietu – apziņas līmeni. Dziļākais apziņas līmenis, ko varam piedzīvot, ir tīra eifo sajūta. Tāpēc mēs varam teikt, ka jūsu nodoma efektivitāte ir atkarīga no jūsu apziņas kvalitātes. Ar nelielu praksi un nelielu piepūli ik viens var ievērojami uzlabot savas apziņas kvalitāti un līdz ar to arī sava nodoma un radīšanas darba efektivitāti. Kā jūs drīz uzzināsiet, kvantu maiņas nodoms neprasa vairāk pūļu kā minimālais prāta impulss, kas nepieciešams, lai realizētu jūsu lielākās cerības un mērķus. Jums nav jāpārtrauc darīt to, ko darāt šobrīd. Jūs varat turpināt savu nodomu veidošanas darbu kā līdz šim, taču ar vienu svarīgu papildinājumu. Tā vietā, lai vienkārši domātu par savu nodomu vai pavadītu to ar sajūtām, lai to atdzīvinātu savā iztēlē, vienkārši ienirstiet sava prāta klusajās dzīlēs, bezgalīgo iespēju valstībā. Atliek tikai pievienot tīru eifo sajūtu savam nodomu radīšanas darbam, un ātri parādīsies uzlabojumi. Pirms jūs uzzināsiet, kā apgūt kvantu maiņas nodomu, es vēlos pateikt vēl vienu lietu. Katram nodomam ir objekts un emocijas, kas to pavada. Objekts var būt materiāls, piemēram, automašīna vai māja. Objekts var būt arī mazāk specifisks, piemēram, augstākā izglītība, pieņemamākas attiecības vai lielāka garīgā harmonija. Jebkurš nodoms parasti tiek pavadīts ar emocijām, ko izraisa satraukums vai bailes, ka nesaņemsiet to, ko vēlaties, vai ka neesat pelnījis to, ko lūdzat. Piemēram, jūs varat pieteikties jaunam darbam, kas jums patiešām ir nepieciešams. Tas ir jūsu nodomu objekts, un jūs varbūt ļoti noreizēties, vai tas darbosies vai nē. Šajā gadījumā jūs uztrauc emocijas, kas pavada nodomu. Jūsu nemieris rodas no bailēm, ka jūs neiegūsiet darbu. Lielākajā daļā gadījumu pati emocija tiek pārdzīvot sāpīgāk nekā vēlamā nesaņemšana. Jūsu bažas par darba iegūšanu var traucēt jums faktiski iegūt darbu. Piemēram, jūs varētu būt lielisks kandidāts uz kādu amatu, taču kļūstat tik nervozs, ka intervija neizdodas, kā rezultātā darbs tiek piešķirts nekvalificētam kandidātam. Pirmā lieta, ko kvantu maiņas nodoms dara, novērš trauksmi, kas pavada jūsu mērķa sasniegšanas procesu. Emocionālās disharmonijas apspiešanai nav vajadzīgas nedēļas, dienas vai pat stundas. Kvantu maiņas nodoms nekavējoties kliedē visas negatīvās emocijas, un visi radošie spēki var koncentrēties uz mērķa sasniegšanu. Pat ja vienīgais, ko iemācīsieties, ir atbrīvoties no negatīvām emocijām, nauda, ko iztērē par šo grāmatu, būs tā vērta. Bet jūs varat uzzināt daudz vairāk. Daži nodomu paņēmieni mudina jūs papildināt savu impulsu ar emocijām. Pozitīvu emociju pievienošana nodomam var stimulēt un palīdzēt ātrāk sasniegt rezultātus, taču emocijas nav dzinējspēks vai virzītājspēks. Tas man atgādina stāstu par vīrieti, kurš kopā ar sievu devās garā ceļojumā ar automašīnu. Viņa brauca uz dienvidiem uz Floridas balto smilšu pludmalēm, un vīrietis snauda, kamēr viņa sieva vadīja automašīnu. Ik pa laikam viņš pamodās un sajuta no vienas puses silto sauli. Viņš dzirdēja riepu dūkoņu un saprata, ka tā brauc ļoti labā ātrumā. Kad viņš atkal pamodās, viņam pēkšņi atklājās, ka ja viņi brauc uz dienvidiem, tad saulei vajadzētu spīdēt no vadītāja puses. Viņš iztaisnojās savā sēdeklī un teica: mēs ejam uz ziemeļiem, bet mums jādodas uz dienvidiem. Jā, sieva entuziastiski atbildēja, bet mēs ļoti labi pavadām laiku. Ātrumam nav nozīmes, ja dodaties nepareizā virzienā. Ar kvantu maiņas nodomu ceļojošo komplektā ietilpst brīnišķīgs kompass, tīra eifo sajūta. Ja jums ir kvantu maiņas nodoms, jūs nevarat iet nepareizā virzienā, jo jūs neko nedarāt, jūs tikai vērojat ceļojumu.
Kvantu maiņas nodoms rada smalku impulsu, kas pilnībā atklāja jūsu vēlmi. Tas, kā un kad jūs nonāksiet pie tā realizācijas, ir pilnībā atkarīgs no radīšanas spēkiem. Eifo sajūta ir slepenais vadītājs, kas organizē šos spēkus jūsu vārdā. Pieņemsim, ka atrodaties lielā pilsētā svešā valstī un nevarat runāt vai lasīt vietējā valodā. Lai nokļūtu vajadzīgā vietā, jāšķērso visa pilsēta. Jūs varat iznomāt automašīnu un mēģināt pastāvīgi braukt pa pilsētu, bet tā kā jūs nezināt vietējos satiksmes noteikumus un neprotat izlasīt ceļa karti un ceļa zīmes, jūsu izredzes veiksmīgi sasniegt galamērķi bez starpgadījumiem ir ļoti niecīgas, tāpēc jūs braucat ar taksometru. Šoferis zina, kā pēc iespējas īsākā ceļā nokļūt līdz vietai. Viņš zina, kā izvairīties no satiksmes sastrēgumiem, ceļa remonta zonām, kurām jums jābrauc garām, un var parādīt pilsētas apskates vietas pa ceļam. Reizēm pat var braukt pretējā virzienā no vietas, kur jānokļūst, bet rezultātā tik un tā ātri tiksi un bez grūtībām. Tā kā jūs esat pasažieris, jums nav jāpieliek pūles. Jūs esat tikai novērotājs un piegādes tehniskās detaļas līdz galamērķim jūs neskar. Kad jums ir kvantu maiņas nodoms, jūs pasakāt vadītājam, eifo sajūtai, kur jums jātiek, un pēc tam atpūšaties un vienkārši izbaudiet braucienu. Ja jums ir kvantu maiņas nodoms, jums nebūs jāpieliek pūles, lai pārliecinātu sevi par kaut ko, kā arī jums nebūs jāpieliek enerģija pozitīvas atmosfēras radīšanai. Tas viss no jums izplūdīs tikpat dabiski, kā ūdens plūst lejā no kalna. Patiesību sakot, šis ir labs attēls, kas atspoguļo kvantu maiņas nodomu būtību. Ja tu esi rases lāse uz lapas gala un vēlies saplūst ar plašo okeānu, tad tev nekas nav jādara, lai tas notiktu. Gravitācija vilks jūs uz zemi, kur jūs saplūdīsiet ar citiem pilieniem, veidojot ūdens tilpni. Drīz dīķis pārplūdīs, un jūs atklāsiet, ka plūstat pretī visu rases pilienu tēvam, okeānam. Vai jūs uzreiz nokļūsiet vēlamajā vietā? Nē. Vispirms jāiekļūst vienā ūdens tilpnē, lai savienoties ar citiem pilieniem, tad citā. Kamēr jūs sēžat dīkstāvē ūdens tilpnē, jums var šķist, ka jūs nekur netiekat, bet pēc jums rezervuārā uzkrājas arvien vairāk un vairāk pilienu, un drīz jūsu kopējais dzinējspēks liks rezervāram pārplūst, un jūs atkal steidzaties uz priekšu, tagad uz milzīgo okeānu. Dažreiz jūs plūdīsiet pa labi, dažreiz pa kreisi un pat pretējā virzienā no okeāna. Atkal jums var šķist, ka tērējat savu laiku un nekad nesasniegsiet savu mērķi ar šādu ātrumu. Ir teiciens, jo tuvāk mērķis, jo ātrāk un vieglāk braukt. Drīz jūs pievienojaties strautiem un upēm, un jūsu ceļojums uz vienošanos ar okeānu patiešām sāk ritēt ātrāk un vieglāk. Gravitācijas spēks un hidrodinamikas spēki aizveda jūs no lapas gala līdz okeānam bez jūsu piepūles. Rūpes un personīgās pūles gandrīz nekādi neietekmēja rezultātu. Tieši tāda pati situācija ir ar kvantu maiņas nodomu. Pietiek ar vienkāršu vēlmi, lai jūs iegremdētu radīšanas spēku plūsmā, nevis lai palīdzētu jūsu centienos, bet lai viegli un dabiski novestu pie tās īstenošanas. Jūs kļūstat par liecinieku sava radījuma dzimšanai, miera un harmonijas radītāju, un šim nolūkam jums ir vajadzīga tikai viena doma un nekas vairāk. 12. nodaļas galvenie punkti. Tīra eifo sajūta ir tīras apziņas un eifo sajūtas apzināšanās vienlaikus. Pirms savā prātā izjūtat tādas sajūtas kā prieks, miers vai svētlaime. Cilvēki, kuri spēj radīt brīnumus un materializēt lietas no nekā, dara to no tīras eifo sajūtas līmeņa. Jo stingrāk cilvēkā nostiprināsies tīra eifo sajūtas apziņa, jo sakārtotāka kļūs viņa dzīve. Kvantu maiņas nodoms ir spēcīgs,
pat ja jūs nesaprotat, kā tas darbojas vai neticat tam. Ja vēlaties kaut ko, kas atbilst dabas likumiem, jūs to saņemsiet. Ja vēlaties kaut ko, kas jums nav piemērots, viņi jums piedāvās daudz vairāk. Kvantu maiņas nodoms ir vissvarīgākā sastāvdaļa jebkurā darbā ar nolūku. Nodoma radīšanas procesam jābūt vienkāršam un vieglam. Jo tālāk cilvēks ir attālinājies no eifo sajūtas, cenšoties gūt panākumus, jo lielākas pūles viņam jāpieliek. Veiksmīgs nodoms balstās tikai uz vienu lietu – apziņas līmeni. Ja jums ir kvantu maiņas nodoms, jūs pasakiet vadītājam, eifo sajūtai, kur jums jātiek, un pēc tam atpūšaties un vienkārši izbaudiet braucienu.